Un šodien šī svētums tēma sauksies Svētā gara kalpošana. Svētā gara kalpošana. Un sākumā mēs nedaudz parunāsim par Svēto garu. Parunāsim, ja? Robertiņ, grib par Svēto garu visu saprast. Daudz cilvēku pieņem Dievu tēvu, Dievu dēlu, bet Dievs Svētais gars neietilps viņa saprašanā. Nav tā. Nav dzirdējuši, ka daudziem cilvēkiem ir gan tēvs, bet Svētais gars neiedaras viņa saprašanā. Bet, cik es pareizi saprotu, ka Svētais gars ir persona, bez ķermeņa. Svētam garam nav ķermenis, bet viņš ir bez ķermeņa, persona bez ķermeņa. Tas mums grūti mūsu smadzenēs to ielikt pareizi. Tas ir, grūti, cilvēks visu nevar izprast un saprast. Bet mēs zinām, ka tas tā ir, bet kā tas ir iespējams mums neizprast. Mēs nevaram visu Dieva lietas izdibināt, bet tas tā ir. Mēs zinām, ka Dievs tēvs ir persona, ka Dievs dēls ir persona. Mums jāsaprot, ka arī Svētais gars ir persona. Tāpat kā tēvs un dēls. Bet ziniet, ka daudz to nepieņem un neatzīst. Mēs ar Aigis bijām vienā draudzītē, viņi pilnīgi pretojās. Mēs par to runājam, mēs tur viņi pretojās un gribēja apgāst to visu. Bet es zinu, ka tas tā ir. Un to mēs pierādīsim ar Bībeli, ka tas tā ir šodien pierādīsim. Tā nav kaut kāda teoloģiska abstrakcija. Tā nav kaut kāda teoloģiska abstrakcija, bet viņš, Svētais gars, ir persona. Un mums ir jāiemācās sazināties ar Svēto garu, kā ar personu. Un ziniet, kas notiks tad? Ja mēs iemācīsimies sazināties ar Svēto garu, mūsu kristīgā dzīve pilnībā izmainīsies. Nav vienkārši pareizi sazināties ar to, ko tu neredzi. Daudz ir šokā, ka dzirdot, Svētā gara balsis ar to un tā, viens otrs var teikt, kas ir pieskāries visā šajā lietā, uzskat to par citām balsīm, bet tā ir. Tā ir. Interesanti, apskatīsimies Bībeles pašu sākumu, ja? Kas tur rakstīts? Bībeles pašu sākums. Un iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Ja, tur rakstīts, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Pareizi? Tā rakstīts. Pašā sākumā mēs jau saskaramies ar šiem Dieva noslēpumiem. Un ievērojam, ka pirmā persona ir ne tēvs, ne dēls, bet Svētais gars. Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Pirmā persona, ko mēs saskaramies Bībelē, ir ne tēvs, ne dēls, bet Svētais gars. Dieva gars. Tas ir Dieva gars, kas lidinājās par ūdeņiem. Un tālāk lasām. 3. pāns. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Un tātad Dievs visu radīja ar savu vārdu un ar savu garu, ar Svēto garu. Un Dieva gars lidinājās pa zemi, un kad Dievs teica vārdu, lai to gaisma tapa. Dieva gars lidinājās, Dievs teica vārdu, un gaisma tapa. Tā notika šīs visas pasaules, visas šīs zemes radīšana. Tātad pirmā persona, ar ko mēs iepazīstamies Bībelē, ir Svētais gars. Svētais gars. Un es ticu, kad mēs griežamies pie Dieva, ja, mēs pirmkārt saskaramies ne ar tēvu, bet ar Svēto garu. Bet, kad mēs griežamies pie Dieva, īstenībā cilvēks pirmkārt saskarās ar Svēto garu, pareizi. Es jums pateikšu, kāpēc tā ir. Pastāvēt. Jo Svētais gars mūs iepazīstina ar Dievu tēvu.
Man tā vismaz bija, kad es sāku vērsties pie Dieva, kad es nācu pie Dieva, es sāku lasīt grāmatas, ja, dažādas. Es vēl uzreiz Bībeli nelasīju, pirmo gadu, es vēl neizpratu Bībeli. Nu jā, no sama. Jā, es lasīju. Jāpiedzimst no augšas. Jā. Tad var teikt. Vēl nebija gars manī, Dieva gars nebija. Un tāpēc es lasīju grāmatas par Dievu, vēlāk Bībeli. Un kad sāku lasīt Bībeli, tad notika milzīgs pārmaiņas manā dzīvē. Kamēr es vēl lasīju tās grāmatas, it kā bija kaut kāds pārmaiņas, bet vēl nebija. Bet tieši, kad sāku lasīt Bībeli, tad Svētā kristības, tad viss atdzīvojās. Jā. Un man vairs tad neinteresē tie televīzijas raidījumi. Liekam. Jā, tu pareizi teici, vai ne? Vairs nepatīk, likās, kur to visi tie seriāli, ko kādreiz skaties, vairs neinteresē. Visi tie bingo, ko tur skatījās, tur griež to ratu, tie vairs neinteresē. Sports arī palika otrā plānā, kādreiz skatījos, tur šitā lēkā līdzi negulēja viss man. Tagad jau paskatās rezultāti, un to pietiek. Tad sēdēju stundām nezinu. Es visu nakti sēdēju, skatījos, tur sportu no rīt līdz vakaram, viss tās formulas, viss tiem Šūmahers un viss, kas tur. Tagad pēc tam pēkšņi viss tas kaut kā sāk lasīt Bībeli, kā tu teici, piedzimt no augšanas, tā viss tas otrā plānā palika. Tagad palasīsim, kā notika Jēzus piedzimšana. Bet Jēzus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadarināta. Mateja evaņģēlijas, kur tad bija Mateja evaņģēlijas? Te ir pierakstīts. Mateja evaņģēlijas 1.18. Nu, lasam. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad Jēzus māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu, notika, pirms tie nāca kopā, viņa bija kļūst grūta no svētā gara, pareizi? No svētā gara, grūta no svētā gara. Tātad Jēzus tika ieņemts no svētā gara. Un lasām Lūkas evaņģēlija 1. nodaļa, 3. pantu, tur rakstīts, tā, šis pierakstīja. Un eņģelis sacīja, nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi dēlu un sauksi viņa vārdu Jēzus. Un tas būs liels, un viņu sauks par visaugstākā dēlu, un Dievs, tas kungs, tam dos viņa tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim, kā tas var notikt, ja es vīru neapzinos? Viņa tā prasīja, kā tas var notikt, ja es vīru neapzinos? Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks pār tevi, un visaugstākās spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Tagad mēs saprotam, ka Jēzus tika ieņemts no tēva caur svēto garu. Caur svēto garu. To es Bībeli mums tikko pateicu. Tātad Dievs tēvs, Dievs dēls, Dievs svētais gars darbojas roku rokās. Nav tā? Roku rokās. 3 personas. 3 personas. Daudz negrib atzīt to 3. personu, bet Bībele par to saka. Lai tālāk. Un kas attiecas uz Jēzus Kristus zemes kalpošanu tālāk? Mēs tad sapratām, ka visi 3 darbojas pie Jēzus Kristus piedzimšanas. Visi 3 roku rokā darbojas no svētā gara viņa. Marija tā grūta. Radīšanas procesā. Viņa tik ieņēmta, jā, radīšanas process mēs redzējām. Pašā sākumā arī to, ka Jēzus piedzim, visi 3 darbošanas procesā kopēji darbošanas. To kopēji darbojoties visām 3 personām. Un kas attiecas uz Jēzus Kristus zemes kalpošanu, arī mēs redzam, lasām apustuļu darbu 10.3.8. Tur rakstīts. Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs Nācerieti Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams
un dziedinādams visus vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Tātad Dievs Tēvs svaidīja Dievu dēlu ar svēto garu. Un kas tad notika? Viņš gāja apkārt tad labu darīdams un dziedināja, arī slimos dziedināja, kad viņš tika svaidīts ar svēto garu. Viņš savu kalpošanu sāk tad, kad Dievs viņu svaidīja ar svēto garu, pareizi. Tāpēc, ka Dievs bija ar viņu. Un arī mūsu, kad Dievs svaida ar svēto garu, tad mēs varam kalpot. Īstenībā, kamēr mēs neesam svaidīti ar svēto garu, mūsu tā kalpošana miesisku nekam nedara. Man patīk tā doma, pareizi, ka Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars kalpo kopā. Dziedina slimos, salauž lāstus un iznīcina vēlnu darbu. Visi trīs personas strādā kopā, roku rokā. Par to saka Bībele. Tālāk mēs ejam tālāk atkal. Tas ir viss evaņģēliskais. Ne tikai evaņģēlis, viss Bībele. Tālāk mēs nonākam pie Jēzus Kristus nāves, pie viņa upura. Un tur rakstīts Ebrejiem vēstulē 9.14 rakstīts, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā gara spēkā, pats sevi ir bezvainīgi upurējis Dievam. Viņš varēja pie krusta atnākt un izturēt gara spēkā, pareizi, visu to pārbaudījumu, gara spēkā. Un mēs redzam atkal, ka šeit darbojas visas trīs personas, arī pie krusta. Arī pie krusta mēs redzam, ka darbojas visas trīs personas. Un tālāk mēs nonākam pie Jēzus Kristus augšām celšanās, un tur mēs atkal redzam visas trīs personas. Jo tur rakstīts Romiešiem 1.3.4, es tur izlasīju no Bībeles izrakstīju. Es jau pierakstīju, lai nav tik ilgi jāmeklē pa Bībeli, es pierakstīju, planšetēju ātrāk. Jo kamēr Bībelē mēs atradīsim, tad mums ilgi būs jāuzkavējas. Es tā pierakstīju, rakstīts ātrāk. Mums nebūtu tik ilgi jāmeklē. Romiešiem 1.3.4 rakstīts, par savu dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida, mūsu kungu Jēzus Kristus, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem svētajā garā atklājies, ka Dieva dēls spēkā. Rakstīts, mūsu kungu Jēzus Kristus, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem svētajā garā atklājies, kā Dieva dēls spēkā. Un jaunā tulkojumā, zināt, ka ir jaunais un vecais tulkojums. Jaunais tulkojums ir tuvāks, īstenībā, ir tuvāks grieķu valoda. Tas patiešām esmu tulkojums no grieķu valodas. Tas ir vārdu pilnīgums un vispārējais, kas ar to saistīts. Ļoti labs tulkojums, vispār man patīk. Vēl nav pieredze, zin kā pieredze pie cilvēka veco tulkojumu, bet kad es, piemēram, tā lasu veco un jauno, un es tad tā paskatos tās dažas vietiņas, kas man tādas. Un vajag forši, kad abas var salīdzināt, gan jauno veco tulkojumu vai labi tas ir. Un jaunā tulkojumā ir rakstīts par savu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu, kas pēc miesas dzimis no Dāvida dzimuma un pēc svētuma gara ir augšām cēlies no mirušajiem un apliecināts ar spēku par Dieva dēlu. Ziniet, ka Pāvils bija ebrejs, es izlasīju, mēs jau zinām, bet es izlasīju par to, kāpēc ir tā rakstīts, par to vārdu. Tur bija rakstīts, man tas interesēja tas vārds jaunā tulkojumā, svētuma gars. Es domāju, kas tas tāds svētuma gars? No sākuma, vecā tulkojumā ir svētais gars, bet tur rakstīts svētuma gars. Un es palasīju, kāpēc tur tā rakstīts svētuma gars. Jo mēs zinām, ka Pāvils pēc tautības bija ebrejs, ja? Bet jaunā derība sarakstīt grieķu valodā. Un tādā laikā, kad bija jaunās derības laikā, īstenībā visa civilizētā pasaule runāja grieķu valodā. Tādā laikā. Bet ebreji nesaka svētais gars, nesaka, bet viņi saka svētuma gars. Es to izlasīju, ka tā esot, tā viņi runā. Vienkārši tas pats nosaukums ir svētais gars, bet viņi citādāk, viņi vārds tikai citādāk. Tāpēc tur jaunā tulkojumā pārtulkots pēc oriģinālo kaut kā tuvāku. Un tur rakstīts svētuma gars. Interesanti, ka kaut Pāvils rakstīja grieķu valodā, es sapratu, viņš domāja ebrejiski.
Un viņš uzrakstīja svētuma gars. Kas ir tas pats? Svētais gars. Jo, tā es izlasīju internetā, es tā painteresēs, kāpēc vienā vietā rakstīt svētuma gars, kāpēc tā, es vienkārši, izskaidrots tas bija. Tur cilvēki izpēta, saprot, Dievs cilvēks lieto, viņi izpēta tos rakstus, un es vienkārši to izpētu, un tā man, tas tā interesanti bija, kāpēc tā. Bet tas nav tik būtiski, vienkārši tas nosaukums tāds. Tātad Jēzus tika uzcelts no kapa ar svētā gara spēku. Svētā gara spēku. Un atkal, ko mēs redzam? Mēs atkal redzam visas trīs personas kopā. Dievs tēvs uzcēla Dievu dēlu ar svētā gara spēku. Visas trīs personas atkal darbojas. Un pasaka vēl, ka nav trīs personas, visas trīs viņas. Tālāk mums ir Vasarsvētdiena. Nonākam pie Vasarsvētdienas. Piģesjatņiki. Es domāju, kāpēc piģesjatņiki? Tāpēc, ka 40 dienas bija Jēzus pēc augšām celšanās šeit vēl uz zemes. Kā garīgs. Un pēc tam viņš pēc 10 dienām nonāca vasaras svētku, tas brīnums notika, no tā svētā gara atnākšana bija. Spēku no augšanas. Jā, saņēmām. Tā ir aprakstīta apostoļu darbos 2. nodaļā, jā. Mēs zinām, ka tur bija aprakstīts, kas tur bija, ka svētais gars nonāca pār mācekļiem ugunsmēlēs, ja? Ugunsmēlēs. Un viņi sāka runāt citās valodās. Sapulcējās pūlis, un Pēters sludināt sāk pirmo sprediķi. Ziniet? Pār viņu nonāca svētais gars par Pēteru, un viņš sāk sludināt savu pirmo sprediķi. Un Pētera pirmais sprediķis bija vērsts uz Jēzus dzīvi, nāvi un uz augšām celšanos. Un apostoļu darbos tātad 2. nodaļā 32. 33. pantā rakstīts, to sludināja Pēters. Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, tam mēs visi esam liecinieki. Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu, viņš izlējas to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Jaunā tulkojuma rakstīts, atkal jaunatā līdzīgi, reizi šo Jēzu Dievs augšām cēlis, tam mēs visi esam liecinieki. Ar Dieva labo roku paaugstināts un saņēmis no tēva apsolījumu par svēto garu, viņš to izlēja, ko jūs redzat un dzirdat. Tas pats bija pilnīgi. Vasarsvētdienā dēls, ko darīja, saņēma no tēva šo apsolījumu, pareizi. Vasarsvētdienā dēls saņēma no tēva apsolījumu par svēto garu un izlēja to uz mācekļiem. Un katrs, es saprotu, mūsu šis atpestīšanas posms, katrs mūsu atpestīšanas posms tika realizēts Dieva tēva, Dieva dēla un svētā gara miedarbībā, kuri visi trīs personas darbojas cilvēces labā, visi kopā. Viņi visi darbojas mūsu labā, paldies Dievam par viņiem visiem. Tā ir kopēja darbība, pareizi. Kopēja darbība. Viņi to deva visu mācekļiem. Un tas līdz nekas jau nav mainījies. Tas arī šodien tas pats. Jo Dievs ir par mums. Dievs ir par mums. Jo Pāvils saka, ja Dievs ir par mums, kas var būt pret mums? Romiešiem 8.3.1. Visas trīs personas strādā mūsu labā. Mūsu glābšanā, mūsu atpirkšanā. Viņas visi strādā, lai mēs tiktu izglābti. Lai Mārtiņš tika izglābts, lai izglābts tika... lai visi tiktu izglābti. Lai tu tiktu izglābti. Dievs strādā mūsu labā, mūsu glābšanas, mūsu atpirkšanas labā. Bet ar to, es saprotu, atkal, joprojām vēl svētā gara darbība neierobežojas. Un, kad mēs atveram, piemēram, Efeziešiem 2. nodaļu,
Ir Efeziešiem, otro nodaļa, redz, kur ir Efeziešiem nodaļa. Te Pāvils runā, ka Dievs mīt Jēzus Kristus draudzē. Un kad viņš ir starp Dieva atpirkto tautu. Svētais gars ir draudzē. Viņš runā šajā nodaļā, ka Dievs mīt Jēzus Kristus draudzē. Kristus miesā. Un ka viņš ir starp atpirkto tautu. Jo tur ir rakstīts 18. pantā ir rakstīts. Jo caur viņu Jēzu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva vienā garā. Atkal mēs redzam 3 personas, pareizi? Atkal redzam 3 personas. Caur Jēzu garā mums ir dota pieeja pie Tēva. Caur Jēzu garā mums ir jāsaprot, ka mums ir pieeja pie Tēva nevis caur mācību, caur kaut kādu mācību, caur doktrīnu vai caur ko, bet caur svēto garu. Mums ir pieeja pie Tēva caur svēto garu. Jo mēs varam zināt visas mācības, runāt pareizes vārdus, pareizi. Bet bez svētā gara jūs nepacelsieties augstāk par griestiem. To es izlasīju, Dereks Prins teica. Bez svētā gara jūs nepacelsieties augstāk par griestiem. Jā, visas darbi. Jā, tu vari zināt visas mācības, runāt pareizes vārdus. Teoloģija. Jā, bet bez svētā gara tu augstāk par griestiem nepacelsies. Un tā ir daudz šo teologu problēmu, pareizi. Kas iekauši galvā visas mācības, bet nav pacentušies sadraudzieties ar svēto garu. Un pat noliedzot svētā gara. Jā, Tur notiek brīnuma dziedināšana. Jā, noliedz, darbības noliedz. Nezinu, kāds spēks no... Jā, sāk tur jau visu, ko tur... Un pat internets ir pils ar visam. Jā, tu pareizi teici. Noliedz. Jā. Svēto garu, darbību. Viņiem nav sadraudzības ar svēto garu. Viņi iekauši galvā visu to Bībeli, visu tās mācības, bet nav pacentušies sadraudzēties ar svēto garu. Un svētais gars neatklāja viņiem. Pareizi, tas neatdzīvinājis, tas vienkārši būts. Jā, būts. Netaps dzīves. Viņi saka vārdus, ja, bet neiet Dievu klātbūtnē. Viņi saka vārdus. Viņi saka iezubrītus vārdus. Pareizi viņi runājot kā, bet viņi neiet Dievu klātbūtnē. Jo Dievu klātbūtnē mēs varam iet tikai ar svēto garu. Nu, ja mums nav sadraudzība ar svēto garu, mēs... Nav svaidījums. Nu, tu runā ļoti pareizi, tu vari nocitēt, iezubrīt no galvas to grāmatu, visu no galvas. Atceries, ka farizēji, viņi visi zināja tos rakstus no galvas. Likums spēks. Likums. Jo mums ir pieeja caur Dievu tikai caur svēto garu. Svēto garu. Jo Efeziešiem, piemēram, atkal 2. nodaļā, 22. pantā rakstīts, un viņā, Jēzu, arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokļa garā. Par Dieva mājokļa garā. Redziet, caur dēlu garā pie Tēva. Mēs caur Jēzu garā nonākam pie Tēva. No Tēva garā pie dēla. Viss ir bez vienu no tām personām mums nekā. Mums jāsaprot, ka pieeja pie Dieva un Dieva realitāte mūsu dzīvē pilnībā ir atkarīga no svētā gara. Ziniet, kad Jēzus mācekļi arī nesaprot, ko Jēzus sludināja. Kamēr viņi nedabūja svēto garu. Viņi pat, atceries, ka viņi pie krusta pat aizlaidās. Nodeva Pēters. Pēc tam, kad dabūja svēto garu, kā viņš sludināja. Pat krustā otrā kājām gaisā piesatījumā. Viņš bija tik uzticams Dievam, kad ar svētais gars, ka nonāca. Pavisam cits Pēters bija pareizi. Jā, tad cilvēks atdzīvojas. Mums nepietiek būt nedaudz reliģioziem. Mums nepietiek ievērot tradīcijas arī. Nepietiek zināt visas tās mācības. Mums ir vajadzīga sadraudzība ar svēto garu.
Es to šodien ritīgi sapratu, un kad es sāku par to domāt, man nonāca ritīgi svaidījums, man pilnīgi tā kā skudriņas tā gāja. Es piedzīvoju Svēto garu, viņš man apliecināja, kad es pareizi sāku domāt, jo bez Svētā gara tu vari daudzas lietas te darīt, nekas neiznāk. Un es domāju, ka tā ir liela problēma šodien draudzē. Tā ir liela problēma draudzē. Cilvēki iemācīti ir visā, bet viņiem nav daudzās vietās nav personības attiecības ar Svēto garu. Bet paldies Dievam, ka mēs iepriekšējā draudzē, kur mēs bijām, Kristus pasaulē tad draudz. Tur mūs ļoti mācīja par attiecībām ar Svēto garu, par Ezaigu. Jā, cits mūs arī tik mācīja par attiecībām. Mēs jau bijām Ilgas Laipteni draudzīti. Mūs tur arī tik mums mācīja. Varbūt tās bišķi pat uzspiedz, tā, bet, Tādas lietas neuzspiežās. Jā, bet tā, bet bija labi. Viņš visiem teica, ka pēc attiecībām ar Svēto garu nekā nebūs. Ja mums nebūs attiecības ar Svēto garu, tad mūsu lūkšanas nepacelsies augstāk par griestiem. Mēs varēsim lūgt bez Svētā gara, ko mēs gribam, un nebrīnies, ka tās lūkšanas nebūs atbildētas. Jo tad Dieva realitāte nav mūsu dzīvē. Tas atzīvo visu. Jā. Viņa tiek dota vienīgi caur Svēto garu. Kad mums būs sadraudzība ar Svēto garu. Tātad mēs sapratām, ka Svētais gars ir persona. Tad mēs atkal nedaudz apstāsimies pie tā, ka Svētais gars ir persona. Un jaunā derība mums to viennozīmīgi māca. Man bija tāda pretinība par to, ka Svētais gars ir persona. Es pilnīgi tur internetā strīdējos. Man gribēja pierādīt pretējā ceļsaiga. Es neteikšu. Cilvēkam līdz tam ir jānonāk. Bet viņi pat sludina to draudzē. Visādas lietas tādas. Mēs bijām šokā. Ir tāds draudz un daži ir. Tas ir klupšanas akmens draudzē. Jā. Tas, diemžēl. Paskatīsimies, ko pats Jēzus saka 16. nodaļā Jāņa evaņģēlijā, 16. nodaļā pirms krusta nāves. Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā, Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā pirms krusta nāves. Ko pats Jēzus saka? Ko Jēzus saka? Viņš it kā tie būtu tādi atklāti vārdi, jo mācekļi tad nesaprat, ko viņš runā. Es sapratu, viņi nebija vēl ar Svēto garu un svaidīt, viņi nesaprat. Jā, un viņi nesaprat, kāpēc viņš dodas krusta nāvē. Viņš viņiem teica, viņi nesaprat. Un viņš viņiem saka, viņš tā viņiem saka, teica, 16. nodaļā 6. pantā, viņš saka, bet klausoties manos vārdos, jūsu sirdīs ir pilnas skumja. Viņi visi noskumuši tie māci. Viņš viņiem saka, viņi nesaprat, viņi skumji. Miesiski uzņēma, tāpēc viņš pateica to, kas ir. Bet viņš saka, es jums saku patiesību. Tas jums ir par labu, viņš teica, ka es aizēju. Ja es neaizietu, viņš teica, aizstāvis, tas ir Svētais gars, aizstāvis nenāk pie jums. Bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Viņš teica, tas ir labāk. Mīļie cilvēki, es aizēju, tie mācekļiem. Viņi noskuma. Viņi nesaprat, viņi noskuma. Un šajā vietā mēs redzam, ka notika persona apmaiņa. Jēzus saka, es aiziešu uz debesīm pie Tēva, bet no turienes es jums sūtīšu aizstāvi Svēto garu. Apmaiņa notiks. Tātad Jēzus ir persona, mēs redzam, Svētais gars ir persona. Jēzus aizstāja tieši tādu pašu personu kā viņš. Viņš teica, jums vēl labāk, kad es aizēju. Es pievērstu arī tam uzmanību, ka Jēzus teica, jums vēl labāk, kad es aizēju. Kāpēc jūs domājat? Kā tu domā, kāpēc labāk, kad Jēzus aizēju? Kā tu domā? Svētais gars. Zini, kā Svētais gars pirmkārt ir neierobežots, pareizi? Neierobežots, jo teikt, Jēzus tā kunga gars neierobežots. Viņš var būt visur, vienlaicīgi visās vietās. Bet Jēzus nevarēja būt vienlaicīgi visās vietās. Kad Jēzus bija šeit uz zemes, viņš nevarēja būt vienlaicīgi. Tur. A Svētais gars varbūt šodien te, tagad prieku vēstī, tagad Kristu pasauli, pareizi. Visur. Un tāpēc viņš teica, jums labāk. Ja mēs
gribētu tagad satikties ar Jēzu, mums būtu jābrauc uz Izraēlu, tur jāstāv garā rindā puskilometru, un tā vēl uz kādu pār minūti, un varbūt katram varētu veltīt laiku. Vēl nezinu, vai visiem tiem cilvēkiem varētu veltīt, kas grib Jēzu satikt. Bet Svētais Gars to viņu var satikties. Tāpēc viņš teica, ir brīdi. Tāpēc viņš teica, es aizēju debesīs, bet Svētais Gars būs pie jums uz zemes. Un jums tas ir labāk. Bet daudz kristieši to neizprot, saprot. Viņi saka, ja es dzīvotu toreiz, ja būtu tagad toreiz es būtu, kad Jēzus bija uz zemes, tad es redzētu tos brīnumus, tad visiem tad seko tie brīnumi, tas zīmes, un nebūtu slikti vairs te mums, bet, zini, bet viņi neizprot, kad Jēzus teica vēl labāk. Bet Bībele saka, ka līdz ar Svētā gara atnākšanu mēs varam par Dievu uzzināt vairāk un tuvoties viņam tuvāk, nekā, ja Jēzus būtu palicis uz zemes. Ar Svētā gara palīdzību mēs vēl vairāk varam uzzināt par Dievu un tuvoties viņam, nekā tad, kad Jēzus būtu palicis uz zemes. Tāpēc viņš teica, ka labāk, kad es aizēju. Labāk, kad ir Svētais Gars šobrīd šeit, nekā, kad viņš būtu tur debesīs, bet Jēzus būtu šeit uz zemes. Labāk. Bībele par to saka. Tāpēc jau Jēzus teica, ka jums tas ir labāk. Tāpēc jau Jēzus teica, ka jums būs labāk. Pareizi? Viņš teica, ka jums būs labāk. Jo viņš savā vietā sūtīs Svēto Garu, kas ir mūsu mierinātājs, padomdevējs. Mēs varam viņu saukt kā gribam. Pareizi? Varam visādi viņu saukt. Viņam ir daudz ar viņu nosaukt. Advokāts mūsu. Advokāts. Kas mūs aizstāv, ja ka tiesa procesā tev advokāts pareizi aizstāv, ka tu sadarīsi kaut kādas mēsmas. Un Svētais Gars ir tāds pats aizstāvs tev uz zemes, ka tu sadarīsi kaut kādas podas. Viņš tev aizstāv. Ja tu nemēģini pats ar saviem spēkiem atrisināt problēmas, jo Sātans ir ļoti viltīgs īstenībā. Un īstenībā Sātans ir par mums daudzās ziņās pat gudrāks. Viņš jau visādi grib apzakt mūsu mantojumu. Bet Dievs mums dod vislabāko juristu, vislabāko aizstāvu, Svēto Garu. Un ja tev būs Svētais Gars tevā dzīvē, tu viss tās vēlni muļķības atšifrēs. Mēģinu. Jā, nebūtu muļķība, tā ir viņa stratēģija. Bet Svētais Gars tev palīdzēs. Nepalīdz tev atmaskot. Atklāja lietas būtību, jā. Bez Svēto Garu nemaz tu nevari daudz lietas uzzināt un atklāt. Man vismaz, kad es piedzimu no augšanas, man daudz kas atklājās. Es nezinu, kā es būtu dzīvojis. Kaut gan es biju jau pieņems Jēzu, bet kamēr es vēl nebiju piedzimis no augšanas, pirmkārt es tirgojos ar spirti, jā. Un es nevarēju tikt vaļā no to. Īstenībā es garīgāks saiti. Jā, un man patīk, man ļoti, ne jau tā patīk, man ļoti viegli nāca nauda, es biju pieredzi. Un man es domāju, man tad būs iet strādāt, un tur smagi strādāt, un tur kā es tagad dzīvošu, man tik viegli tur nāca nauda. Un man vēl tad draudzē teica, kad tu pēdējais pārstās tirgoties, tu jau nāku uz draudzi. Paldies Dievam, ka viņi man nenosodīja. Viņi teica, viņi saka, Handi, vajadzētu beigt. Blā, bet es visu laiku blā, bet pa kluso nav tirgojos. Tā ir garīga atkarība. Bet, kad piedzima augšanas, tad viss. Garīga atkarība. Tad, jā, garīga atkarība beidzās. Vienā mirklī, kā piedzima augšanas, pienāca Svētais Gars, tad pilnībā atbrīvoja. Jo viņš ir mūsu palīgs, advokāts. Viņš tev iedod citas veidus, kā tu var nopelnīt. Pareizi? Un tas ir Svētais Gars, kas mums palīdz. Mums jāsaprot, ka kad notika šī persona apmaiņa, kad Jēzus aizgāja debesīs, viņš lūdz Tēvam, viņš deva mums Svēto Garu, notika apmaiņa. Viņš tātad ir debesīs, Tēvam pie labās rokas, un Svētais Gars ir šeit. Svētais Gars. Es varu teikt, no vasaras svētku dienas Svētais Gars ir pilnvarots Dieva pārstāvis uz zemes. Tagad mums ir jāapzinās, ka pilnvarots Dieva pārstāvis uz zemes ir Svētais Gars. Un neviens cits, neviens mācītājs, arī neviens tur kalpotais nav tiesīgs ieņemt Svētā Gara vietu. Viņš lieto Dievs cilvēks un viss pareizi, bet ieņemt viņu vietu
neviens nav tiesīgs. Tas nav iespējams. Nav iespējams. Jā. Jo Dievs uz zemes ir pārstāvēts vienīgi un tikai ar svēto garu. Jā, tas izpaužās ticībā. Jo 2. korintiešiem 3:17 Pāvils saka, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Kā mēs redzam, jaunā derībā autors nosauc Dievu par kungu. Dievu par kungu. Vecā derībā, tas gan laikam citā tūkumā, bet īstenībā vecā derībā kungs ir Jehova, vai Jahve, ebrejiski Jahve. Daudz vārdu. Jā, nē, vecā derībā. Bet jaunās derības vārds Jehova ir aizstāts ar vārdu kungs. Dzimtenis ebreju draudzēs ļoti liels par šo ir strīds, par tiem vārdiem, par tiem nosaukumiem. Viņi īsti jauno derību negrib, viņi pēc vecās derības vairāk tur viss tur. Un vien tur pazīstam, iedem ebreju draudzi, viņi visus tos ebrejiskos vārdus tik pielieto, viņi neatzīst. Viņi Jēzu neatzīst to Jēzu vārdu, ka mēs sakām Jēzu. Viņi, vai ne, Aiga? Viņi pēc vecās derības, bet tas nav tik būtiski. Bet mēs saprotam, ka tas nozīmē, ka tā ir dievišķa personība. Pāvils saka, tas kungs ir gars. Tātad Dievs tēvs ir kungs, pareizi. Dievs dēls ir kungs, un iznāk arī svētais gars ir kungs. Jo Pāvils saka, tas kungs ir gars. Tātad arī svētais gars ir kungs. Mums tas jāsaprot, ka Jēzus ir kungs pār... Es tā sapratu arī, ka Jēzus ir kungs pār baznīcu, pār draudzi. Ja? Viņš ir, draudzi ir Kristus miesa. Un galva ir Jēzus, un Jēzus ir kungs pār baznīcu, pār draudzi, bet svētais gars ir kungs baznīcā iekšā. Baznīcā, draudzē iekšā, kungs. Nav tāda doma, tāda īpaša saprašana. Klātbūtne, jā. Jā, viņš ir iekšā, kungs, draudzē. Jēzus Kristus ir kungs pār baznīcu, draudzi, un Jēzus kundzība pār baznīcu nav iespējama bez svētā gara kundzības. Bez svētā gara kundzības. Nevar teikt, ka Jēzus ir mans kungs, ja mēs nepakļaujam sevi svētā gara kundzībai. Ja mēs pasakām, Jēzus ir kungs, bet mēs nepakļaujam sevi svētā gara kundzībai, tad tie vārdi tukši skaņa. Zin kā cits, Jēzus ir mans kungs, bet dzīvo bez svēto gara. Bez svēto. Ja baznīca draudze grib, es tā pierakstīju arī, ja baznīca draudze grib uz sevi Jēzus Kristus kundzību, tad viņai nākas pakļauties svētā gara kundzībai. Jā, tas ir daudzās baznīcās īstenībā draudzēs ir problēma. Ir tā, ka viņi saka, Jēzus ir kungs, bet nepakļaujās svētā gara kundzībai savā dzīvē, savā kalpošanā. Bez svētā gara viss grib darīt, bez svētā gara. Bez svētā gara. Tad tā kundzība īstenībā ir tukši vārdi. Saproti? Ja tu to dari bez svētā... Miesiski, jā. Īsta kundzība atnāk tikai tad, ja mēs pakļaujamies svētajam garam. Svētajam garam. Tā kā tālāk, un tāpēc jau Pāvils saka, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Īsta brīvība. Ja mēs pakļaujamies svētām garam, tad mums ir īsta brīvība. Es jau īstenībā esmu vasarsvētku aprindās, vasarsvētku harizmātiskajās aprindās, kāds 10 gadus. Cik tu aigas? 8. Cik tu arī? Tu jau ilgāk noteikti. Es jau 94. piedzīvos. Jā. Un ilgi jau mēs esam tā harizmātiskā aprindās. Bet zinu, ko es šajā laikā esmu redzējis visādas dīvainas lietas. Jūs neesat redzējuši visādas dīvainas lietas šajā? Dīvainās lietas, viss tas ir miesas darbi, jā.
Mācītājs stāv. Jā, zin kā, jā, paklaus, es izstāstīju, ko es redzēju. Es esmu ievērojis, ka cilvēkiem ir raksturīgi ieciklēties uz iepriekšējām svētībām. Jo uz to, ko Dievs iepriekš ir svētījis, saprot? Dievs svēta kaut kur, nonāk svētā gar svaidījums, ja? Un notiek kaut kādas lietas. Piemēram, šodien būtu spēcīgs svētā gar svaidījums, un viss sāk dejot, piemēram. Nu, hopā, zini, visiem atraisās un cik prieks sirdies slavēt, ar lēkāt dejot. Un tas ir viss labi, pēc rakstiem tas viss ir, pēc rakstiem dejošana. Bet nezinu, kāpēc cilvēki nolēma pēc tam, ka tā dejošana ir obligāta, lai svētais gars sāk darboties. Tas ir, kā viņš izpaužas pie kādiem cilvēkiem, tas ir, ja cilvēks pilnīgi... Un cilvēki grib to svētības atkal dejojot. Un atnāk nākošie dievkalpojumi, un kaut viņiem nav tāds pamudinājums dejot, bet viņi no visas spēka cenšas dejot. Tāpēc, ka pagājušreiz tā bija, un viņi atkal grib, vai arī cits tur smējās, piemēram. Viņš iepriekšā, nu, svētais gars nonāca viss kārtībā. Viņš nākošais, viņš atkal grib tās svētības, un atkal, bet viņš to miesīgi dara, bet viņš, grib izspiest tā svētību, kas bija iepriekšējā. Nav ievērojuši, kas... Nu, tā bijis. Un viņš visu laiku nepārtrauc smējās, jo viņš domā, ka kad viņš to smiesies, tad viņš būs garīgi, un tas būs svētīgi, un viņš laiku cenšas smieties. Es pat arī nav... Imitēt nav. Imitēt viņš, jā, imitēt. Nu, esat ievērojuši, ka daudzās vietās imitē. Tāpat ar daudzām lietām, ne? Plaudēšana, tāpat ar visādām lietām. Nu, protams, ka forši, kas dejo Dievu priekšā un paceļ rokas un plaudē, viss ir super, bet reizēm to dara miesīgi tīri, zini? Kad nav nemaz... Mums vajag... Lai būtu tā īsta patiesība, ir vidus daudz savādāk. Jo reizēm nevis tev ir jādejo, zini, bet Dievs, varbūt svētais gars grib pamudināt, ja tu meties ceļos. Pilnīgi impulsīvi, jā. Jā, un tu meties ceļos un, cits nav viss spēk, tev blakām dejo. Varbūt Dievs visi ir pamudinājis tanī brīdī, un viņš miesīgi dejo, un nav tās... Un nevar cilvēks savstarpēji sadarboties ar svēto garu. Un tad rodas tā kā tāda verdzība. Saprot? Nu, es tad izstāstīšu, mēs pagājuši no sākuma runāt par katoļu baznīcu. Ja? Es arī sākumā, kamēr meklēju Dievu, nebija ar Dievu, man bija problēmas dzīvē, es meklēju palīdzību gāju uz katoļu baznīcu. Īstenībā es pateicos Dievam par to katoļu baznīcu. Labi, man tur nekas neizmainījās dzīvē, tu pareizi, tu teici uz sākumu par tā lieta. Bet tas bija skaisti, īstenībā. Man patīk, zini, ka smukas telpas, tur viss tur smuki, tā skaisti tur bija. Paldies Dievam, ka par skaistām telpām. Bet pēc tam es nonācu Vasarsvētku draudzē, kad es piedzimu no augšas, ka es nožēloju grēkus, un man dzīve izmainījās, īstenībā tas man notika Vasarsvētku draudzē. Bet es daudz ko arī nezināju, saprot, kad es nonācu no Vasarsvētku draudzē. Bet es sapratu, ka ir darīšana arī ar kaut kādu īpašu lietu, jo arī tur nav viss tā, kā vajadzētu būt, kā Dievs gribētu. Un Dievs un kungs man tagad parādīja, kā viss īstenībā ir un kā tas tur viss notiek. Jo, kad es biju katoļu baznīcā, es visu īstenībā, es atceros, ka es visu iepriekš varēju paredzēt, kas tur būs, pareizi. Tur iedeva grāmatiņas tāds lūkšanas, ja, atveru vaļā un lasi. Tur nebija pašam jālūdz, bet tā lūkšana bija no grāmatiņas jālas. Viss automātiski tu vienkārši atvēlas un nolas to lūkšanu. Tu jau katru reizi, kā aizgāja, viss zināja tos, kas tur būs jādara, to grāmatiņu, un nolas. Bet, kad nokļūt Vasarsvētku draudzē, tur cilvēki skandēja, ka mēs esam brīvi un mēs nelūdzam, bet tā kā tur lūdz ar iemācītiem tekstiem, bet ka mēs paši brīvi, jā, ar saviem vārdiem lūdz, tā, protams, visu kā forši. Bet par to dejošanu runājot, kad es nonācu Vasarsvētku draudzē, kā mēs spriedam par tām izpausmēm, kad tur atkal, redzi, tā bija, kad iesāja, kad nonāca uz svaidījums, tā dejošana, kad nonāca draudzē,
viņi to iesāka, un viņi katru reizi, kad tas dievkalpojums bija visu laiku dejo. Nu, tur tā kā dejo, un viss tās izpausmes, smiekļi un viss. Reizēm var redzēt, ka tie nav visu miedarbībā ar Svēto garu, bet ka tie tādi arī miesīgi. Viss tās miesīgas. Nu, neteiksim tieši dejuši, bet daudz lietas, daudz izpausmes bija. Var redzēt. Un viss pēc vienas schēmas arī tur jau notika, zini? Es uzgribu. Kā viens, viņiem liekas, ka tas baigi garīgi, zini? Man tā bija, es ievēroju, ka tas, un beigās es sapratu, ka tā arī īsti nebrīva. Jo dievkalpojumi no dievkalpojumi viens un tas pats, visu laiku viens un tas pats. Es domāju, labi, Dievs darbojās šodien, varbūt tādā veidā, citreiz viņš tādā, jo Svētais Gars dažādi darbojas. Bet ir cilvēki, kas visu laiku vienu un to pašu visu laiku atkārto. Un es redzu, ka arī tas cilvēks īstenībā tāds pats nebrīvs kā arī katoļu baznīcā. Jo es sapratu, ka, piemēram, dziedāties var arī nedziedi, Svētais Gars, bet dziedāties var arī nedziedi ar vienu notu pareizi visu laiku, uz vienu notas. Bet viņam ir dažādība, ka viņš ir dažādi notas, un tāpat Svētam Garam, es sapratu, ir dažādība. Viņš jau nevar visu laiku vienu un to pašu, visu laiku katrā dievkamā viens tas pats. Jā, tas ir, noteikti, kāda noteikts izpausums, un tad notiek viss šī, un noteikti tas tik spontāni, kā sākās, tas var arī spontāni beigties, un tas viss cilvēks paliek tās, kāds viņš ir. Tātad es sapratu, ka svētība, īsta Dieva svētība ir paklausība Svētajam Garam, Svētā Gara vadībai. Tātad mēs saprotam, ka Svētais Gars ir persona, un mums jābūt paklausībai Svētā Gara vadībai, un kad Svētais Gars tev pamudina, protams, to dar, un tu jau neaizturēsi, un sev, protams, tu to darīsi Svētā Gara spēkā, un viss ir normāli, bet arī, jā, cilvēki imitē, kā tu teici, imitē daudz. Tā es sapratu, ka tā ir tāda īsta nebrīva, jo cilvēki vienu un to pašu atkārto dažādas draudzes vienmēr kaut vai nejūt, ka to pamudinājums būtu no Svētā Gara, un ka tā būtu vienkārši tas ir, viņiem liekas, ka tas ļoti garīgi, un viņi tā vienkārši to atkārto, tas arī tā bļaušana, citreiz bļauja, kaut citu visu laiku bļauja, un es jau jūtu, ka ir reizēm, ka Svētais Gars ka tur skaļi, bet reizēm, ka tev skaļi liek saukt Dievu un tā, bet reizēm, ka tas redz, ka visu laiku tas atkārtojas, un citam cilvēkam pilnīgi neiedarās par tam, jā. Varbūt, viņš tur nobļāvās par redzēt, ka tas ir miesīgi, zini, ka tas arī tā. Jā, šīs izpausmes ir savāds, jā. Jā, un mums jāsaprot, tāpēc mums vajag sev pakļaut Svētam Garam, ja tā miedarbība, lai būtu, ja Svētais Gars tev pamudina, tad jā, bet tāpēc tas ir svarīgi, lai mēs saņemtu svētības no Svēto Garu, mums jābūt paklausībai Svētā Gara vadībai. Tāpat laulībā, tu tālu nekur netiks, ja tavs vīrs vai tavs sieva, piemēram, būs par teoloģisku objektu. Pareizi par tādu. Ja nevienam tas nepatiks, pareizi. Iedomājies, ka tu apredzēsi sieviņu, būs tur tāda ritīgi teoloģi, tev tur viss tur pēc nebūs brīvība, tur tā mīlestībā, bet būs tā. Tad baigā, ir tādi cilvēki, Jā. Bet mums jāiemācās laulībā, protams, ievērot citu. Un es daudz ko zinu, ko es sapratu arī, runājot par to laulību, es tā pārdomāju, sapratu, ka tas arī attiecas par šo tēmu, ka laulībā vīrieši nesaprot sievietes. Ka vīrieši sieviešu domas daudzkārt nesaprot. Nav tā, ka vīrieši nesaprot sievietes. Nav vajag ievērot. Bet tas man tikai tagad līdz manim aizgājis. Es no sākuma gribēju ļoti pārmainīt savu to iepriekšējo sievieti. Es domāju, ka manas domas ir pareizas, un es gribēju viņas pārmainīt. Jo īstenībā sievieti mēs nevaram izmainīt. Un nevar sievieti iedot tās domas, kas tevi, jo nevaram panākt to, lai sievietes sāk domāt tā kā vīrietis. Nevaram, saprot? Lai kā mēs negribētu, tu nekad to nepanāks. Tagad es to sapratu. Nav vērts pat censties sieviete panākt to, lai sieviete sāk domāt tā kā vīrietis. Jo viņa domās vienalga tā kā sieviete. Un mēs arī to daudzkārt nesaprotam.
Vienkārši mums jāiemācās samierināties ar to faktu, ka sievietes domā citādi. Nav vajag tā. Ko? Bet sievietēm ir arī, cik es ievēroju, tā atšķirībā no vīriešiem, vismaz man tā bija tām iepriekšējām sievām, viņām ir laba intuīcija, ziniet, ka sievietēm ir laba intuīcija. Un viņas bieži vien nekļūdīgi nosaka situāciju. Esat jau, ka bieži vien sievietes nekļūdīgi. Man aiva tā nekļūdīgi nosaka daudz reizes lietas. Pareidīgi, ne? Bet es parasti cenšos visu loģiski domāšanu to. Viņai ir intuīcija, bet es tā loģiski domāju būt tā. Un tā zina loģiski spriedzelēšanā. Viņai pēc intuīcijas vairāk sievietes. Un man tāds piemēri bijuši, ka sieva, piemēram, cilvēks atnāk, un, lai es neuzticos, man saka, tam cilvēkam, jo viņam ir slikti motīvi, viņi saka. Bet es tā domāju, liekas, ka tā nav, ne? Bet pēc laika paiet, vai tomēr viņai bija taisnība. Viņai bija taisnība. Es baidos ar loģisko domāšanu, nevajadzētu jau būt, ka viņš tur tāds, viņam tāds slikti motīvi. Mums te nāca uz mājas grupiņa, tad beigās paiet, kas pusgads, tomēr es atceros. Tomēr manai sievai bija taisnība. No sākumā likās viss baigi. Kontaktā cilvēkā viņš parādās pēc laika. Nē, jā, bet sievietēm ir intuīcija vienkārši daudz reizi. Intuīcija, tā ir no Dieva, tā ir viss ok. Paiet pusgads un izrādās, ka viņai bija taisnība. Man vairākās reizes, manai mātei pat šitā bija, es ievēroju savai mammai, viņa saka, tev būs tā un tā, un es domāju, nevar būt, nav tā. Es saku, nav, bet es skatos, vai mammai bija taisnība. Mammai bija taisnība. Kaut kā viņa ir tā. Priekšnējauts. Jā, bet tā ir Dieva iedvesma, tad tas ir, kā teikt, sarglīdzeklis. Tas ir tā, es tāpēc arī saku, tie nelieli piemēri, kā mums jāpieņem svētais gars kā persona. Nevis mums jāpieņem svētais gars kā noteikumu kopums kaut kāds, nevis kā teoloģisks jēdziens, nevis kā doktrīna, bet jāpieņem svētais gars kā jūtīga persona. Jūtīga persona. Es gribu jums parādīt to arī ar vienkārši piemēru no Bībeles. Es tikko atcerējos par to, ka Jēzus pieņēma ūdens kristības. Kad Jēzus pieņēma ūdens kristības, kas tad bija, ka Jēzus pieņēma ūdens kristības? Uz viņa nonāca balodas. Ne? Svētais gars kā balodas. Svētais gars kā balodas. Tātad Jēzus izrādījās vienīgais cilvēks, ar ko balodas atrēda radnieciskas saites. Līdzībās. Bet atcerieties, ko Jānis Kristītājs teica. Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jā, ka Jēzus ir Dieva jērs, pareizi viņš teica. Ka Dieva jērs, lai nestu pasaules grēku. Jā, Bībelē tā rakstīts, ka Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Kā redzat, kā mēs redzam, ka balodas, kur viņš nolaižas? Ne jau uz lauvu, ne jau uz tīģeri, ne uz ziloni, bet uz ko viņš nolaižas? Uz jēru. Un meklē jēra dabu. Un jēra dabu viņš atrada Jēzu. Svētais gars. Tā līdzība. Tā kā balodas meklē, kur lai nolaižās, un viņš nolaižās uz jēru. Viņš nenolaidās ne uz lauvu, ne uz tīģeri, bet uz jēru. Un mēs atceramies, ka tālāk Jēzus nereizi nesarūktināja balodu. Pareizi? Un viņš nebaidījās nonākt uz Jēzu. Un viņiem vienmēr bija pilnīga harmonija. Pareizi? Un tā es sapratu, ja mēs gribam Dieva svaidījumu šodien, svētā gara svaidījumu, necenties kļūt par tīģeri, par lauvu, par bulli, par ziloni, bet esi kā jērs. Esi kā jērs. Un svētēm garam būs gribēs uz tevi nolaisties, un viņš būs harmonijā ar tevi. Balodas atrodas pie jēra. Mums jābūt jēra dabai.
Ar ko raksti saka, ar ko asociējās jērs? Ar ko laika asociējās jērs? Pirmkārt, jērs asociējās ar upuri, kas atdod dzīvību. Arī vecā derībā, atceries jērs, tur auniņas, tur nesas. Upuri asociējās ar upuri, kas atdod dzīvību. Un vēl otrais, ko es pierakstīju, un es te domāju par jēru, ka jērs ir arī tīrība un lēnprātība. Tīrība un lēnprātība. Un tādas ir īpašības, ko meklē svētais gars. Tās īpašības, ko meklē svētais gars. Svētais gars. Tātad, kā mēs saprotam, svētais gars draudzējas ar tiem, kas nekoncentrējās uz sevi, kas nav egoisti. Pareizi? Nav tā ego. Kā viņš draudzējas tiem, kas nav egoistis, kas nekoncentrējas uz sevi, kas nav uzurpātori. Zini, kas tas ir? Uzurpātori, es sapratu, kas ir uzurpātori. Es tādu vārdu saņēmu, un es biju, kas tas tāds ir pa vārdu? Izrādās, ka uzurpātors ir tāds, kas nepiesavinās cita tiesības. Nu, jā, uzurpātors. Svētais gars nav uzurpātors. Viņš nepiesavinās cita tiesības. Un viņš nav arī kaut kāds sagrābējs, kas visu sev. Zini, kā cilvēki ir, kas sev. Arī tāds nav svētais gars, pareizi. Kas visu sev grib dabūt. Svētais gars meklē tādus, kam ir jēra daba. Pazemīgi. Jā. Kuri gatavi atdot savu dzīvi par citiem. Kam ir tīrība, lēnprātība un pazemība. Tiešām. Lēnprātība, kas ir cenšas būt tīri, godīgi, lēnprātīgi un pazemīgi. Kas var aiz mīlestības var atdot arī dzīvi pret citiem. No tādas. Viņš meklē tādus. Atceries, kā Dāvidam ir sirds. Svētais gars meklē tādus. Mums nav jāuztraucās, ka mūs sabradās, pareizi. Ja mēs tādi būsim kā jēri, mums nav jāuztraucās. Jo Pāvils saka, ka Dieva nespēks ir stiprāks par cilvēku. Dieva nespēks ir stiprāks par cilvēku. Jo Dievs caur lēnprātību, mēs saprotam Bībelā, un pazemību Dievs parādīs savu spēku. Caur mūsu pazemību, lēnprātību Dievs parādīs. Jo Dievs nedarbojas caur egoismu un koncentrāciju uz sevi. Kad mēs koncentrējam visu uz sevi un Vigādi citi koncentrējās uz sevi un egoistiski cilvēki. Caur tādiem Dievs nedarbojas, kas koncentrējas uz sevi. Jo svētais gars, kā Bībeles saka, mājot draudzē, viņš mājo Jēzus Kristus miesā. Pareizi, Jēzus Kristus miesā. Bet ir divas puses. Es sapratu, ka ir divas puses, ko mums ir svarīgi apskatīt. Jo Pāvils raksta Korintas draudzē. Ko viņš raksta Korintas draudzē? 1. Korintiešiem 3.16 ir rakstīts. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Un citā vietā 1. Korintiešiem 6.19 rakstīts. Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašam. Mēs redzam, ka svētais gars šeit rakstvietās, ka svētais gars mājo Kristus draudzē un Kristus miesā un visā draudzē kopumā, pareizi, svētais gars mājo. Un kā svētais gars mājo arī katrā cilvēka atsevišķi. Viņš mājo visā draudzē kopumā. Un arī katrā cilvēka atsevišķi. Tātad mēs saprotam, ka svētais gars grib, lai mēs savu ķermeni atdodam viņam, Dievam. Lai mūsu ķermenis ir svētā gara mājoklis. Viņš grib. Brīnišķīgi. Mārtiņa forša doma.
Brīvi, lai tavs ķermenis svētā gara mājoklis. Forši, kad iedomājies, visvarenais Dievs, kas radīs debesis un zemi, dzīvo katra ticīga cilvēka miesā. Iedomājies, visvarenais Dievs, kas visu te radīs, visu dzīvo tavā miesā. Iedomājies, kāds pagodinājums tevi. Vienkārši izbrīns. Tev neliekas tas kaut kāds brīnums. Es īstenībā zinu, ja es nelasītu Bībeli, ja, es tām nekad nespētu noticēt. Tu spētu noticēt, ka visvarenais Dievs varētu mājot tevi. Ja tu nelasītu Bībeli, tu nekad to nenoticētu tam. Es tikai, kad sāku lasīt Bībeli, tad sāku saprast, ka tas tā var būt. Jo Dievs grib iemājot mūsos un dzīvot mūsu ķermenī. Pareizi? Dievs grib. Un pašās beigās es vēl ātri, mums vēl laiciņš drusciņi ir. Pašās beigās es nedaudz apskatīsim, kādi ir svētā gara mērķi. Jo svētais gars, svētam garam noteikti kāda mērķi, pareizi? Kāda mērķi. Jo Jēzus teica, ka viņš sūtīs citu aizstāvu savā vietā. Un es sapratu, ka svētais gars atnāca, lai pabeigtu Jēzus darbu. Var teikt, ka Jēzus nepabeidza savu kalpošanu. Kas attiecas uz upuru, tas ir pilnīgs, pareizi, upurs ir pilnīgs. Bet tas, kas attiecās uz mācekļu sagatavošanu, vēl daudz, kas bija jāpastrādā. Svētam garam vēl ir daudz, kas jāpastrādā. Pie mācekļu sagatavošanas. Atcerieties, rakstiet tādu Bībeli. Ejiet un dariet pa mācekļiem visas tautas. Dievs tev lietot svētais gars un lai tu esam veidot mācekļus. Tā kā mācekļu sagatavošana vēl nebija pabeigta līdz galam. Bet tāds upurs, jā. Kas attiecas uz upuru, tas bija pilnīgs. Tas ir pilnīgs. Un tāpēc es brīnos, ka Jēzus Kristus, un tā it kā brīnos, viņam ir savu plānu, savu nodomu, ka Jēzus Kristus varēja atstāt savus mācekļus viens. Kaut kad viņiem katram bija daudz problēmu. Un, kā mēs zinām, pēdējā tādā vakarā, tad, kad bija vakarēdienas, ja? Vispār pēdējā vakarā viņi sastrīdējās. Un viņi teica, kurš ir lielāks no viņiem. Atceries te tādu lietu? Un viņš visus šos 3 gadus veltīja īstenībā saviem mācekļiem un teica, es aizeju un es jums sūtu svēto garu. Tāpēc man arī, es ļoti lielu izbrīnu rada tas, ka kāda ir uzticība katrai šai trīsvienības personai vienai pret otru. Jo tēvs teica, ka Jēzus pabeigs savu darbu. Un Jēzus ticēja, ka svētais gars pabeigs viņa iesākto darbu. Un visi, tā, atceries, kā miedarbībā darbojas visi. Visi, uzticas viens otram. Viens otram uzticās. Jo Jāņa 14. nodaļā rakstīts, Jēzus saka saviem mācekļiem. Ko viņš saka saviem mācekļiem? Viņš saka, ka viņš teica, ka viņš drīz viņus pametīs. Un rakstīts, un kad es būšu nogājis, jums vietu sataisīs, es nākšu atkal, ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un 16. nodaļā viņš tālāk raksta, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Ja es saku, es pie jums biju tur 3,5 gadus, pareizi, un es aizeju, bet es jums sūtīšu svēto garu, viņš jūs nekad neatstās. Viņš nāks mums pakaļ otrais, bet viņš tagad mums dos svēto garu, kas pie mums būs mūžīgi. Un tālāk 17. nodaļa rakstīts patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš patstāvīgi ir pie jums un mājo jūsos, pareizi?
Un viņš saka, es jūs, tālāk rakstīt 18. pantā, es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Tātad mēs redzam, ka Jēzus 2 reizes saka, ka viņš nāks pie mums. Un katrā no šiem gadījumiem viņš saka, ka viņš nāks, bet katrā gadījumā viņš savādāk to pasaka. Katrā gadījumā viņš pasaka ko citu. Es tā sapratu, katrā gadījumā viņš pasaka ko citu. Jo pirmā gadījumā viņš teica, es nākšu un atkal ņemšu jūs pie sevis, un otrā gadījumā, 18. pantā, viņš saka, es neatstāšu jūs par bāriņiem, bet nākšu pie jums. Un šī atnākšana, kā mēs saprotam, būs svētajā garā. Pareizi, svētajā garā. Kad atnāca svētais gars, tas ir tas pats, kas Jēzus atnāca pie saviem mācekļiem. Tas ir tas pats, ka Jēzus atnāca pie saviem mācekļiem. Un viņš teica, es neatstāšu jūs par bāriņiem. Ievērojiet, kāpēc viņš teica, neatstāšu jūs par bāriņiem. Kas ir bāriņi? Tiem, kam nav vecāki. Tiem, kam ir vajadzība, līdzjūtība, kam ir vajadzība žēlastība, līdzjūtība, pareizi. Kam ir vajadzība. Viņiem vajadzīga palīdzība, pareizi. Bāriņiem ir vajadzīgs palīdzība. Jo viņiem ir vajadzība, lai kāds parūpējas par viņiem. Bāriņi. Pareizi, kas ir bāriņi, zinām, kam nav vecāki cilvēki. Un Jēzus teica, es jums sūtīšu to, kas par jums rūpēsies, Svēto garu. Tas ir tā bāriņi, tā kā līdzības vairāk, bet tas tā ir. Es jums sūtīšu to, kas par jums rūpēsies. Viņš jūs mierinās, viņš jūs pamācīs, un viņš noseks visas jūsu vajadzības. Pareizi. Un mums jāsadarās, ka bez svētā gara mēs esam bāriņi. Bāriņi. Un Jēzus sūtīja svēto garu, lai mēs nebūtu bāriņi. Lai viņš varētu aizpildīt mums visas vajadzības, visu to. Mēs bez svētā gara kristieši arī ir kā bāriņi. Bet svētais gars mums arī jāsaprot, gaida mūsu aicinājumu, pareizi. Viņam gribas zināt, kāda ir mums vajadzība pēc viņa, ka mums ir vajadzība vispār pēc viņa, ka mums ir nepieciešams viņš, pareizi. Ir tā. Jo 25. 26. pantā ir rakstīts, to es jums esmu runājis pie jums būdams, bet aizstāvs svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs, atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Šeit ir teikts, ka svētais gars pabeigs Jēzus iesākto darbu. Šie vārdi ir kā garanti, precīzi jaunai derībai. Bet ziniet, kā jauno derību neuzrakstīja Jēzus. Evaņģēliju un šīs vēstules uzrakstīja apustuļi, pareizi? Apustuļi. Un šī precizitāte, jaunās derības precizitāte, nebija atkarīga ne no atmiņas, ne no izglītības, to apustuļu. Bet Jēzus teica, ka svētais gars jums atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Kad svētais gars nāca pār mācekļiem, tad viņi sāka rakstīt to evaņģēliju, saprot? Viņš atgādināja visu, ko Jēzus bija teicis. Svētais gars mums atgādina, dod liecību par Jēzu, pareizi. Viņi to uzrakstīja svētā gara vadīt. Svētā gara vēstules un evaņģēliju, viņš ir svētā. Viņus virzīja svētais gars, pareizi, kā viņi rakstīja. Jo Jēzus teica, svētais gars mācīs jūs it visā, ko es jums esmu sacījis. Viņš viņiem atklāja, viņi uzrakstīs svētā garā. Jo svētais gars pabeidz mūsu kristīgo mācību. Bez svētā gara kristietība ir nedzīva. Bez svētā gara nemaz nav kristietība īstenībā. Un tur vēl rakstīts tālāk, 20. pantās. Vēl daudz, kas jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest,
Bet, kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no manis tā, kas ir mans, un jums tos darīs zinām, Jēzus teica. Viss, kas tēvam pieder, pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Vēl mazu brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet. Un atkal mazu brīdi, un jūs mani atkal redzēsiet. Caur svēto garu mēs atkal viņu redzēsim. Viņš runās viss tās lietas, ko tu nezini. Kā mēs šodien runājam, viņš tev pateiks nākamās lietas, pateiks, kas tev jādara, redz, ka tu būsi ar svēto garu. Viņš tev palīdzēs tikt no visām šīm pasaules kārībām vaļā, no visām. Jo zini, cik pasauli ir ļauna, viņi tev grib aizvest prom no Dieva, grib tev izputināt, grib tavu dzīvi izpostīt. Bet bez svēto garu īstenībā tu nevari pastāvēt pareizi šīs visās kārībās. Es bez sievu biju Ukrainā, ja? Pie Muņķantanī draudze. Pirmais aizbraucu ar viņas, zini, uz draudzi. Otrais aizbraucu uz Bībeles koledžu bez viņas, uz Bībeles koledžu. Man nebija sieva, un turpat bija skaistas sievietes, rīķi un viss kas, bet svētais gars ir ar tevi. Viņš tev visās kārībās palīdzēs pastāvēt, un viņš tev vedīs uz pareizo ceļu. Ja tu būsi ar viņu, viņš tev neļaus tur apgrēkoties un neļaus tev kaut kādas tur lietas nepareizes darīt. Viņš ir uzticams, viņš ir ar tevi, viņš tev nepametīs un viņš tev neļaus spēt nepareizes soļus. Ja tev būs ar svēto garu, tev var būt droši, tu var būt kur. Viņš ir uzticams un tu paliec uzticams, saprot. Ne tikai viņš, bet arī es bez svēto garu nespētu aizbraukot uz mēnešus uz citu valstu un tur dzīvot, vai bez savas sievas, es nezinu, vai es būtu uzticams, bet ar svēto garu var mierīgi, viss svētais gars, mierīgi, ja tev ir svētais gars, viņš tev palīdz, viņš tev dod zinām visu, viņš ieved tev visā patiesībā. Viņš tev pasaka nākamās lietas, tu visu zini arī. Pat zini, ar kādu lidmašīnu tev būs jālido. Zini, kā kādreiz. Viņš tev pasaka priekšā, uz kurien tev jābrauc, ko tev jādara reizēm. Zini, kā ir cilvēkiem bijuši iet uz lidmašīnu, arī viņš pasargā cilvēku. Caur eņģeļiem. Ir bieži gadījumi, kad cilvēks iet uz lidmašīnu, nopirkt biļetus kaut kādu valsts, grib lidot prom, ja, un aizmirst mājās pasi izrādās. Pašā tanī aeroportā aizmirst mājās pasi. Un viss, un viņš nekur nevar aizlidot. Un atgriežas mājās pēc tās pasi, jālido citreiz. Un izrādās, ka tā lidmašīna, ko viņš grib lidot, avarēja. Viss notika tā, ka Dievs pasargāja. Un svētais gars pasargā arī. Viņš aizstāv mums pasargā. Arī eņģeļi mūs sargā, svētais gars. Paldies mums par svēto garu, pareizi, ka mēs varam dzīvot ar viņu, ka viņš mūs vada, lieto, ka viņš mums palīdz. Un mēs saprotam, ka viņš ir persona, pareizi. Tāds pats persona kā tēvs, kā dēls, kā svētais gars. Un viņi viss darbojas ar roku rokā. Un viss notiek. Bez svētā gara nav kristietība, pareizi. Mums vajadzīgs svētais gars. Un paldies Dievam par svēto garu. Ja es teicu, labāk, kad es aizēju. Labāk es aizēju. Labāk. Mums ir vislielākā privilēģija. Un šodien mums ir svētais gars uz zemes. Svētais gars. Jēzus ir savu svēto garu pie mums. Paldies Jēzus un paldies svētajam garam. Paldies debes Tēvam par šo runu, par šo svētrunu. Es ticu, ka tas palīdzēs mums, kas vēl nav izpratuši šo trīsvienību, šīs trīs personas, kā viņas darbojas un kas ir svētais gars. Es ticu, cilvēks, kas šo svētru noklausīs, kaut ko paņems sev un sapratīs vairāk kaut ko. Pareizi? Paldies Dievam par šo. Tas arī bija viss, ko es gribēju šodien pateikt. Noderēja kaut kas? Paldies. Paldies klausītājiem. Bija forši, ne? Man pašam pat.